Dzirnavu ielas 151. nama iedzīvotāji beidzot var uzlpot ar atvieglojumu. Līdz šim bīstamie un avārijas stāvoklī esošie balkoni ir pārtapuši līdz nepazīšanai. Tie vairs neapdraud ne iedzīvotājus, ne garām gājējus. Šajā pavasarī uzņēmums Rīgas nama apsaimniekotājs palīdzēja dzīvokļu īpašniekiem ne tikai atjaunot vēsturiskos balkonus, bet arī izvairīties no paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likmes. Šo māju mēs pārņēmām no iepriekšējā pārvaldnieka, kurš apsolīja un bija arī noslēgts līgums par remontdarba veikšanu, lai sakārtot visus balkonus, bet nauda bija izterēta un saremontēta tikai neliela daļa. Un sanāk tā, ka iedzīvotājiem vajadzēja vēl atrast ap 120 000 eiro, lai sakārtotu fasādu. Un Rīgas domē viņam piesprieda te 3% par to, ka nav sakārtot fasādi. Ja, tātad viņam vajadzēja lielu īpašumā nodokļu maksāt. Un, kad iedzīvotāji iepazinās ar mūsu iespējamiem variantiem, tad sanāk tā, ka viņam izdevīgāk maksāt pēc grafiku un izdarīt darbus uzreiz, nekā maksāt šo nodokli. Tātad viņi pārnāca pie Rīgas nama apsaimniekotais, uzreiz iesniedza mums līgumu ar firmu, kura veiks darbus. Mēs noslēdzam līgumu, nodrošinājām finansējumu, sakārtojam fasādu un Rīgas dome noņēma paaugstinātu īpašuma nodokli. Katrs balkons izmaksāja ap 10 000 eiro. Lielākoties visas konstrukcijas bija jāizgatavo no jauna, ievērojot to vēsturisko izskatu. Cik sarežģīti bija izremontēt šīs mājas balkonus un cik ātri jūs šo darbu paveicāt? Sarežģīti tur nav. Ja ir projekts, sarežģījums ir izveidot rēķinus un atjaunot. Sarežģījums ir tikai darba process. Vieglāk viņus uzturēt nekā atjaunot. Jā. Un principā, vai tas ir liels darbs? Liels. Darbs ir liels. Uzturēt ir vieglāk. Labi. Sakiet, vai tas bija avārijas remontdarbs? Jā. Tas ir, viņam krita viss uz galvas un viņi nevarēja tālāk. Viņam jājauc noslūta jau. Un kādus darbus jūs paveicāt remontējot šos? Atjaunojam konsoles, atjaunojam konsoles plātus, atjaunojam jaunu plātni, atjaunojam visus margus, atjaunojam rēliņus un hidroizolāciju par balkonu. Jā. Un cik daudz laika tas prasīja? Laika 5 mēneši uz 12 balkonu. Vēsturiskajās Rīgas ēkās balkonu stāvoklis bieži ir kritisks. Ja dzīvokļu īpašnieki kavējas ar remontu, pašvaldība piemēro paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli. Tas var sasniegt pat 3% no mājokļa kadastrālās vērtības gadā. Šīs summas mēdz būt ļoti iespaidīgas. Rīgas centrā balkonu atjaunošana bieži vien ir finansiāli izdevīgāka nekā ilgstoša nodokļa pārmaksāšana. Tā tas noticis arī Dzirnavu ielā 151. Pēc remonta pašvaldība samazinājusi nodokli, un tagad iedzīvotāju priekšā ir nākamais izaicinājums – 1,5 gada laikā atjaunot mājas fasādi. Ja tas netiks izdarīts, paaugstinātais nodoklis var atgriezties. Lielā mēroga remontus organizēt nav vienkārši. Tādēļ īpaši svarīgi, lai namu apsaimniekotājs būtu pieredzējis un gatavs darboties bez vilcināšanās. Dzirnavu ielas mājas stāsts pierāda, ar apņēmību un pareizajiem partneriem arī vēsturiskas ēkas var iegūt otru elpu.